Jā, nu lūk, un otrs kapis arī tieši tāpatās. Tātad man ir atliek tad vienoties par rokturiem, kādus izmantosim, bet durvju atvēršanas ir šāda tipa. Caurules, es ceru, ka es jūs pareizi esmu sapratis. Vēl var mēģināt šo te ņemt ārā, un tad attiecīgi mēs iegūtu tā kā mazliet brīvāku to drēbju pārvietošanu. Bet jā, tātad 3 plaukti, 6 lielās atvilknes. Atvilknes ir nepilna izvilkuma, tātad viņas izvilksies pa 2/3. Tā. Kas mums vēl tāds, jā, augšējās daļas, arī tieši tāpat šeit būs tiponi, balti, tā, balti tiponi, tā. Jā, un šis kapis tad ir attiecīgi 550, ne, bet 500 mm, jeb 50 cm dziļš. Jā, šis kapis ir 50 dziļumā. Tā. Atvilknes būs mazliet iedziļinātas iekšpusē, tas saistīts ar projekta sarežģību, jo vai nu mēs izmantojam dārgās eņģes, jeb vīres, kas ir 155 mm atvērumu, kuras ir paredzētas šādiem atvilknēm, vai attiecīgi mēs nesadārdzinām un iedziļinām vienkārši atvilkni dziļāk un nesadārdzinām to visu projektu, jo cenas atšķirība šitā viena vīra maksā kaut kādi 6,60 € bez PVN, tām kaut kādi 7 kopējām bez PVN. Tur cenu starpība ir ļoti krāsa. Tad, līdz ar to uz katru durvi vajag 4 vīrus, jā, tad 4 vērtnes, tur tā summa diezgan liela varētu saskrieties. Tā, un šis tad ir otrs kapis, kā viņš varētu izstīties dabā.